Labdien! Šodien atkal esam mūsu projektu Darīsim kopā studijā. Un es aicināju mūsu ekspertu, cilvēku ar lielu pieredzi renovācijas jautājumos, arī ekonomikas zinātņu doktoru un Rīgas apsaimniekotāju asociācijas valdes locekli Aleksandru Sakovski, lai apspriestu tādu ļoti interesantu jautājumu. Vai visām mājām ir nepieciešama renovācija? Nu, uzreiz teikšu, mans viedoklis, personiskais viedoklis ir tāds, ka ne visām mājām ir vajadzīga tāda globāla renovācija, ja mēs domājam zem tā vārda siltināšanas darbus. Ja? Ne visām mājām, ne. Jā, un varbūt jūs varētu nosaukt tādus māju sērijas vai tipus, kurām tomēr ir rūpīgi jārēķina viss pirms viņi piekrīt. Pa sērijām runājot, pa tipiem, uzreiz teikšu tā, ka, teiksim, visām tām dzīvojamām mājām, kas ir celtas līdz 40. gadam vai pat nedaudz vēlāk, tad, tas ir tādas fundamentālās mājas, kā parasti centrā vai tur bišķi tālāk no centra. Tur, ir mums rajoni, kur tādas mājas ir diezgan daudz. Tur jāskatās, un tur pirmais dokuments, kas ir jāskatās, tas ir energosertifikāts. Kaut vai altuma programma pieļauj, kad ekonomija ir 30%, manuprāt, tādām mājām tie 30% tas ir pamaz. Tad nav vērts iesaistīties? Tur tiešām ir jābūt tādam individuālam vērtējumam, varbūt tur ir kaut kāda cita motivācija, kāpēc ir vajadzīgs pieteikt projektu altumā, bet principā pastāv ir arī citas iespējas. Ja? Arī Rīgas domē ir dažādas programmas, atbalsta programmas, jo varu pateikt pēc pieredzes atkal, kad padomju laika paneļu sērijām, sēriju veidīgām mājām, tur vairākām mājām tiešām ir vajadzīga tā renovācija, un viņa būtu liederīga. Kāpēc? Jo tur kā parasti, pēc mūsu atkal pieredzes energosertifikāti aprēķina rāda, kad ekonomija pārsniedz pat 2 reizēs ir mazāks patēriņš. Tad 50% un vairāk. Vairāk, jā. Tad tur samazinās patēriņš jau 2 vai pat vairāk reizēs. Jā. Tad tas jau ir tāds labs arguments. Tas ir laba ekonomija. Labi, es pajautāšu varbūt savādāk. Manā mājā iedzīvotāji arī bieži runā un pat strīdās par šo jautājumu. Vieni saka, mums vajag renovāciju. Skatieties, tagad no marta būs jauna altuma programma, kuras ietvaros varēs dabūt līdz 40 un pat līdz 50% lielu līdzfinansējumu. Paņemsim šo naudu. Citi saka, nē, tomēr mums ir silta māja, mums tā renovācija nav vajadzīga. Kā šo strīdu var atrisināt? Atkal atkārtošos, jāsāk ar energosertifikātu un jāsāk ar to, kāda tur radījumi ir un cik tā ekonomija tur sanāk. Ja? Un ja tā ekonomija ir diezgan ievērojama, kad pieņemsim, kad rēķini par apkuri var samazināties vairāk par 2 reizēm. Nosacīt dzīvoklis, kas maksāja, pieņemsim, 100 eiro, pieņemsim 100 eiro mēnesi, kaut vai tas pārsvarā ir vairāk, pieņemsim 100. Un tad tas rēķins var samazināties līdz 50-40 pat eiro mēnesī. Jā. Tas ir liela ekonomija, diezgan liela. Labi, tad energosertifikāts ir mūsu galvenais dokuments? Tas ir pamata dokuments. Pamata dokuments. Jā. Cik maksā tāds energosertifikāts? Vidējā cena tirgu ap 1200, 1500. Tur jau tā cena var atšķirties, arī tas atkarībā no tā, kāda ir māja, cik tā māja ir liela un tā tālāk, aptuveni līdz 2000 eiro. Jā, labi, tad mums ir vērts nobalsot sākumā par to energosertifikāciju un pēc tam domāt. Bet es arī dzirdēju, ka var dabūt no Rīgas domes kaut kādu atbalstu šādu sertifikātu izstrādāt. Jā, un tieši tāpēc arī es uzskatu, ka uz doto brīdi ir, teiksim, tagad diezgan daudz programmas arī Rīgā. Tas attiecās rīzniekiem, ja, kas dzīvo Rīgā, jo Rīgas domē ir tagad dažādas atbalsta programmas, tā skaitā siltināšanai. Un starp citu, siltināšanas programmai ir vislielākais atbalsts naudas ziņā, tas ir līdz 50 000 eiro, var dabūt no Rīgas domes atbalstu, ja māja izgatavots siltināšanas projekts. Ja? Un tad var dalīt kārtās,
kārtās arī tas ir. Tagad pakāpeniski savu māju savest kārtībā. Arī. Un tas ir variants. Protams, tas ir izniekiem. Ja. Citās pilsētās jāskatās, nezinu, kā tur vietējās pašvaldības atbalsta, katrai pilsētai varbūt kaut kādi savi mehānismi. Es tikai gribēju precizēt, cik liels ir Rīgas domes atbalsts energosertifikātai izstrādē. Pašam energosertifikātam arī līdz 90%. Tas ir daudz. Rīgas enerģētikas aģentūra piedāvā tādu iespēju, noformējot to caur speciālu nolikumu. Viņiem ir mājaslapā nolikums publicēts, un tur viss ir aprakstīts, kādā veidā var dabūt atbalstu. Un māja var ekonomēt, tas ir 90%, tas ir diezgan daudz. Tas ir diezgan daudz, tur gandrīz vēl tur māja paliks tur nedaudz, neliela ļoti summa. Un tad burtiski pavēlti var dabūt mājai to sertifikātu un tālāk spriest. Tagad, ja nama pārvalde vai kaimiņi mums uzspiež šo renovāciju, tad pirmais ir, mēs pajautāsim, kur ir pierādījumi, ka mēs galvenais tālāk, tā pašai aģentūrai tālāk ir arī, viņi atbalsta arī pašu projekta izstrādi, arī līdz 90% var dabūt, tas ir kaut ko līdz 15,000, ja es nemaldos, tā summa var dabūt no Rīgas enerģētikas aģentūras atbalsta izstrādīt. Praktiski tur par niecīgu summu māja var dabūt visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju siltināšanai. Proti jautājums ir tikai attiecās uz siltināšanas projektiem, ja ne citiem, bet siltināšanas projektiem. Jā, un tad projektā ir arī iekļauta tā saucamā ekonomiskā daļa, un tur būs uzreiz kontroltām. Un tad dzīvokļu īpašnieki pirms lemt, viņi var jau redzēt, tad visi tie iekļautie dārgi, kas ir vajadzīgi, un maksās tik daudz, un tas jau būs vairāk mazāk precīzi summa, kuru sadalot uz kvadrātmetru jau būs priekšstats, un tālāk var pieņemt lēmumus. Var jau vai nu izvēlēties automo programmu, kad visiem darbiem ir jābūt vienā apjomā, vienā tā teikt izdarīt, uzreiz tur nevar dalīt. Ja? Vai nu izvēlēties Rīgas programmu, tur sadalīt kārtās, pieņemsim to visu. Un pakāpeniski dabūt vienu grantu, otru grantu, un tas varbūt tur jāskatās, ja saku, katru gadījumu atsevišķi. Bet noteikti ne katrai mājai ir tiešām vajadzīgi tieši automo programmu. Tagad ir arī citas iespējas. Labi, tad rūpīgi rēķinam, arī sekojam informāciju par dažādām programmām. Jā. Jā, un tad tikai pēc tam pieņemam lēmumu par to, vai renovēt savu māju, arī pakāpeniski to remontēt. Jā, bet es gribu pasvitrot arī, bet ir tādas mājas, kurām noteikti ir vajadzīgs automs, un kur bez automa vispār tas ir glābiņš. Un mums pēc pieredzes arī bija tādas adreses, tādas mājas, kā pieņemsim bijušā Maskavā 137, tagad Latgale 137, tagad var redzēt, tur bija jau lēmums par izlikšanu. Tur ir tāda maza koka māja, un tagad tas ir smuka, renovēta, izskatās, ļoti smuki. Un tur tagad sākās kustība, pat dzīvokļus sāka pārdot, un tā. Bet bija jau все, beigta māja. Un tur tikai automs palīdzēja. Tā kā tur ļoti jāskatās, tiešām jāskatās ļoti rūpīgi, katru gadījumu atsevišķi. Labi, paldies jums, Aleksandra, par informāciju. Paldies arī skatītājiem. Un mēs noteikti informēsim jūs arī par citiem svarīgiem jautājumiem.